Es esmu Signe Ezeriņa, lauku sētas Indāna saimniece. Un Indānos es saimniekoju jau no 1991. gada. Savukārt viesus es uzņemu 2001. Un zaļais certifikāts man jau ir no 2003. gada. Mēs lauku sētā piedāvājam viesiem braukt un izbaudīt īstus laukus. Mēs neaizmirstam arī tos cilvēkus, kas pārvietojās ne tik viegli kā mēs pārējie. Pirmkārtām jau māmiņas ar ratiņiem, tad cilvēki, kuri pārvietojās ratiņkrēslos, un cilvēki, kuriem ir dažādas citādas funkcionālas traucējumi. Visās vietās mums ir plašas durvis, cenšamies cik vien varam līdzenus zālājus, bez pakāpieniem, bez dažādām barjerām. Ir arī, protams, visiem dabīgās vajadzības, kā laukos saka, sirsniņa mājiņa, bet labierīcības, jo arī šeit ir pārdomāts, lai cilvēkiem būtu ērti. Lielākas durvis, uzbrauktuve, roktuvi, piekļūšana, piecelšanās, apsēšanās. Tas viss ir ērti un pieejami. Īpaši mīļa publika mums ir bērni. Bērni, protams, ar visām savām ģimenēm, un, protams, arī mīlam tos bērnus un gaidam ciemos, kam ir sanācis dzīvot lielākā kopienā. Bērni, protams, to visu izbauda caur tausti. Ļaujam arī šos dzīvniekus turēt rokās. Bērni brauc ar savām skolotājām uz 2-3 dienām. Šeit pavada, zīmē, zālē guļ, elpo svaigo gaisu. Vakarā vērojam sikspārņu dejas virs dīķiem, putnus klausamies, kā pūces kliedz. Pļavā mums regulāri ganās dzērves, protams, stārķi. Naku, naku, naku! Lita, lita, lita! Oga, 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 oga! Stailams! Jā! Naku, naku! Jā! Nu tā, šie ir tie dzīvnieki, dēļ kuriem es dzīvoju laukos. Nosvērti un tik, varētu teikt, ārsnieciski, jo ne par velti viņus izmanto arī dažādās šajās terapijās. Ne tikai reiterapijā, bet zirgs ir tas, ar kuru var parunāt, kurš tevi uzklausīs. Un es varu teikt, ka bērni, kas atbrauc tādi satraukti, gan emocionāli, gan arī fiziski, kopā ar šiem lielajiem dzīvniekiem rod to īpašo mieru. Ir jauki, ja spējam sadzīvot ar suņiem un ar draudzīgiem suņiem. Tādi mūsu mājās ir 4 gabali. Šī ir viena no mūsu Sāra. Jādod balss, ka kāds iebrauc, tad viņa atnāk ar visiem sasveicinās, un tad viņa pati aiziet un jā, tu sasveicinies ar visiem. Ķepa viņai dod. Šitā ir Bimini, un vēl kaut kur ir otra māsa Bigi. Tad šīs sunes speciāli tiek mācītas pie tā, lai viņas var ņurkāt. Lai viņas var mīļot, nepareizais vārds ņurkāt. Bet, lai es būtu pilnīgi pārliecināta un droša, kad nebūs nekādas agresijas. Jā. Ja kādreiz vairāk vai mazāk suņus lika pie ķēdēm, tad par laimi tagad tas laikmets ir aizgājis. Viņas jau tāpat sargā teritoriju. Jā, protams, kur nu Herkules bez tevīm? Kur nu bez tevīm? Tibīt, 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 tibīt! Ar dīķiem, protams, kad ir jābūt uzmanīgiem. Ūdens ir pats par sevi saprotams, kad bīstama lieta. Ir vismaz 2,5 metri, ir viss izlikts ar lieliem akmeņiem. Bērniem patīk apsēsties te uz malas un tad pie akmeņiem pastāvēt ūdenī un uz lielā akmens paplunčināt kājas. Lūgums vecākiem un arī tie, kas brauc līdzi kādreiz, kad ūdens tā ir bīstama lieta. Un lauku sētā bērniem patīk rotaļāties, tāpēc ir jādomā arī par stūrīti viņiem. Un šīs te lietas visas mēs veidojam dabai draudzīgiem materiāliem. Tā ir virve, pa kuru patīk kāpt veco laiku skaitēkļi un
Protams, mantas ir arī koka kluči, bet, jāsaka tā, jo mūsdienīgāki bērni, jo vairāk patīk tās krāsainās lietas. Bet bez tām jau mēs nevaram, tāpēc jau mēs dzīvojam šajā gadsimtā. Mēs aicinām un priecājamies par to, ka mūsu viesi paši var nākt un lasīt ogas. Tāpat arī ābeļdārzā, ja vien atrod ābolu kādu, ņemam, ēdam, ejam līdz siltumnīcai, kopīgi salasām tomātus. Un tad ir tas lielais prieks bērniem, jo īpaši vakarā, kad mums ir lopkopšanas rituāls, tad, kad tiek slaukta gotiņa, pieniņam ir putiņas, un tad tie viesi, kas nebaidās no īsta govs piena, stāv ar savām krūzītēm, tad es salēju pienu, un katrs, tad mēs taisam īsto piena degustāciju. Jā. Tāpat arī mums visur ganās vistiņas, ir oliņas. No rīta katrs viesis sev var sacept oliņu vai omletīti, to mēs visu ļaujam darīt un priecājamies, jo vairāk paši ko dara, jo mums ir lielāks prieks, jo mums ir mazāk.